Jūnija vidū Vidzemes Olimpiskā centra Valmieras spā norisinājās žurnāla Veselība labsajūtas nometne. Tās laikā uztura speciālisti Inga Pūce atklāja, kā ēst veselīgi un vienlaikus iegūt slēdu augumu. Psihoterapeita Aina Poiša iedvesmoja pārmaiņām, bet Valmieras spā rehabilitācijas centra treneri parādīja, cik efektīvas ir fitnesa nodarbības. Nometnes dalībnieces 4 reizes dienā baudīja izcilas maltītes pēc Ingas Pūces sastādītas ēdienkartes un atpūtās dažādās spā procedūrās. Dalīņas stadiona apkārtnē Vidzemes Olimpiskais centrs šajā pavasarī ir izveidojis sajūtu parku, kurā dalībnieces devās ar basām kājām, lai izjustu dažādas ķermeņa maņas. Labi iekārtoto dabas taku veic arī plaši pazīstamā seriāla ugunsgrēks varone Zenta, jeb aktrise Regīna Devīte, kura bija viena no nometnes viešņām. Vakara aplis jeb sarunas kopā ar psiholoģi Ainu Poišu, kur aicināja meitenēm pašām beidzot saņemt drosmi un meklēt atbildes uz jautājumiem, par kuriem parasti negribas nec runāt, nec domāt. Nometnes laikā dalībnieces ne tikai uzturējās Gaujas stāvokrasts sajūtu parkā, Jāņdaliņas stadiona teritorijā un Valmieras spā centrā, bet izbaudīja arī braucienu ar Gaujas tramvaju, iepazīstot pilsētu un tās leģendas no upes skatu punkta. Par dāmu izklaidi rūpējās aktīvās atpūtas centra Eža kapteinis. Labsajūtas nometnes programmā bija iekļauts arī dažādas fiziskās aktivitātes, lai dalībniecēm dotu padomus, kā pareizi rūpēties par savu ķermeni un kā jāizpild populārākie un ikdienā nepieciešamākie vingrinājumi. Lai dažādotu fitnesa treniņus, ieteicamas ir ūdens aerobikas nodarbības, kuras krietni atšķiras no parastajiem sporta klubu apmeklējumiem. Bet dabas cienītājiem vienmēr patiks aktīvā nojošana, labiekārtotās un marķētās trasēs. 5 dienu laikā ar lekcijām uzstājās vairāk sabiedrībā zināmi speciālisti. Par dzīves filozofiju un sevis iedvesmošanu pastāstīja Andžejs Reiters. Sabalansētas ēdienkartes gudrības un veselīgu dzīvesveidu noslēpumus atklāja Hosams Abu Meri. Bet vakar noslēgumā ar ekskluzīvu uzstāšanos tikai labsajūtas nometnes dalībniecēm priecēja Valmieras drāmas teātra aktieris Ģirts Rāviņš. Nometnes noslēgumā visas dalībnieces tika pie diplomiem un atbalstītāju sarūpētām veselības veltēm, bet vislielākais gandarījums žurnāla Veselība un Valmieras spā centra rīkotajā labsajūtas nometnē bija par kvalitatīvu pavadīto laiku, jauniegūtajām atziņām un padomiem, kā arī izveidotajām attiecībām ar lieliskiem cilvēkiem.